Mani sauc Nauris no svaigassēnes.lv, kur es ar savu sievu un bērniem audzējam austersēnes. Austersēnes, kuras ir dažādās krāsās, kas ir gan rozā, gan zeltens. Mēs piedāvājam mūsu produkciju restorāniem un arī privātpersonām izvedam Rīgā un Pierīgā, kā arī jaunums, ka mēs viņus piegādājam pa pakomātiem visā Latvijā. Mums izstrādes stadijā ir šī takīsēnes, ļoti plānojam, ka drīzumā arī tās būs pieejams mūsu sortimentā plašākam lokam, nevis tikai mūsu radiem un draugiem. Kā arī šeit Riga Foodā mēs jau 2. gadu esam sēņu audzēšanas komplektiem, kur mēs saviem klientiem piedāvājam būt pašiem par sēņu fermeriem un izaudzēt pašiem savus sēnes mājā vai arī laukā dārzā. Burvīga aizraušanās, kaut kādu izaudzēt kādu augu jau ir liels brīnums, bet izaudzēt sēnes, teiktu, ir 3-kāršs brīnums. Tas ir ļoti, ļoti laba dāvana Ziemassvētkos, kā arī 8. martā sievietēm uzdāvināt rozā austersēni ir ļoti pārdomāta un gaumīga dāvana. Svaigassēnes.lv arī piedāvā pašiem izaudzēt sēnes, kas ir tiešām lielisks, kad redzēt, kā tas mazais baby mašrumiņš, mazais mazulīšs sēnīti izaug jau par lielu pieaugušu sēni, kā jūs varat arī redzēt šeit. Kas jums jādara? Jūs varat pasūtīt Svaigassēnes.lv, iegriežam šeit vienu mazu iegriezumu, var vienā pusē, var otrā pusē, un gaidīt aptuveni nedēļas laikā jau būs pirmās mazās sēnītes, kas ātri izaugs. Bet kas ir vēl jādara noteikti? Ļoti svarīgi pieminēt, neturam saulē, jo ir vajadzīgs, ka ir arī tā ēnas pusīte, ir svarīgi, ka ir gaiss, kas pieplūst un tur cirkulē, kā arī ļoti svarīgi mitrināt. Tātad atstājam laukā vai atstājam mājās uz palodzes vai pie izlietnes, kur jau arī ir mitrums, varam nomazgāt rokas, nedaudz uzsmidzināt, bet atceramies, tiešām mitrums ir ļoti svarīgs, lai tai sēnītei būtu viss nepieciešamais, lai viņi izaugtu. Tā kā ļoti sēne arī ļoti tā kā no ūdens, teiksim tā, ir atkarīga. Un tad cepam uz pannas un lai labu apetīti visiem!